ar tēmu, kā sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža, un klātienē mums ir pievienojusies daktare Daci Matula, ginekoloģe. Prieks būt šeit, jā. Un attālināti mums ir pievienojusies ginekoloģa profesore Jana Žodžika. Labdien! Esiet sveicināti! Es domāju, ka varbūt tad sākam ar pirmo jautājumu, kā sevi pasargāt. Mēs jau vakar par to runājām, ka ir šī vakcinācija, ir skrīnings, kas ir nepieciešams. Varbūt pastāstiet par to vakcīnu, kas pastāv, kas pasargā no dzemdes kakla vēža. Tāda ir izgudrota, tā ir pieejama. Daktare Žodžika. Jā, paldies par iespēju piedalīties jūsu informatīvajā pasākumā. Mēs nedzirdam jūsu skaņu. Jā, mirklīti. Tā. Viss kārtībā, turpiniet runāt. Jā. Vai jūs tagad dzirdat mani? Jā, viss kārtībā, mēs dzirdam. Jā, tātad paldies par iespēju piedalīties šajā informatīvajā pasākumā par tik ļoti būtisku tēmu, kā pasargāt un nosargāt sievietes veselību. Jā, es tikai pārbaudu, vai ir... Jā, vai jūs dzirdat mani? Mums ir gadījusies neliela tehniska ķibele. Es saprotu, ka laikam skatītāji iespējams dzird, ko doktora Žodžika saka, bet mēs šeit klātienē nedzirdam, tāpēc turpināsim ar doktoru Matuli par vakcīnu. Īstenībā es reiķināju, ka tie ir apmēram jau 14 gadi, kopš vakcīna ir parādījusies Latvijā, un tā bija pirmā vakcīna, pirmās ziņas 2010. gads, pat 2009. pasaulē jau ātrāk par to daudz sāka runāt. Un kā jebkurai vakcīnai, te bija par un pret. Un pirmā vakcīna apklāja ļoti mazu skaitu, bet viņa apklāja to 16. un 18. tipu. Un jūs jau runājat par cilvēku papilomas vīrusu, bet man liekas, ka galvenais ir tas atklājums, ka vīrus ir tas nelabais, kas izraisa izmaiņas dzemdes kaklā. 99% gadījumā. 99,9% jā, ir pierādīts, un vīrus ir tieši tas, mūs apdzīvo vīrusi, bet ir 30 dažādi vīrusu tipi, kuri ir augsta onkoriska, kuri būtu ļoti jāvēro, jāmonitorē, un skaidrs tas, kad ir divi tipi, 16. un 18. Un man tie tipi vienmēr asociējās ar 16 gadiem un 18 gadiem, jo vīrus un dzimumdzīves sākums, to var atcerēties, 16. 18. tips, un pirmās vakcīnas bija tieši izgudrotas 16. un 18. tipam. Parādījās pasaulē, pagāja pāris gadi, mums bija pieejama arī Latvijā, mēs caur skolu māsām informējām ļoti daudz skolēnus, bet te atkal bija šī atsaucība no vecāku puses, vakcinācijas par un vakcinācijas pret un mīti par vakcināciju. Un es domāju, ka šie procesi ir gājuši uz priekšu. Patreiz ir tā 9-valentā vakcīna, kas apsedz lielu vīrusu tipu loku, un mums ir iespējas. Un tajā pašā laikā valsts domā arī par mums, par meitenēm, pirms dzimumdzīves sākuma, par zēniem. Un tas, man liekas, ir fantastiski, jo neba jau vīrus attiecās tikai uz meitenēm. Sarunas mums šodien ir par sievietēm, bet tās attiecās arī uz partneriem, uz mūsu mīļākajiem, tuvākajiem cilvēkiem. Un man liekas, ja kāds sadzirdētu, ja vairāk sadzirdētu, ja daudz sadzirdētu šo ziņu, kad vakcinācija pret vīrusu, kurš ir agresīvs attiecībā uz vienu no ļaundabīgām saslimšanām, attiecās gan uz meitenēm, gan uz zēniem, varbūt tad pēc vienas paudzes mums būs, varbūt mums nebūs dzemdes vēža. Jo īstenībā aizdomājieties, vakcīna un skrīnings un šis ceļš, pa kuru mēs ejam, lai noskaidrotu, vai ir
vīruss vai nav, tas ir unikāls, jo reāli medicīnā otra tāda izmeklējuma nav, kā vīrusu izmeklējums, kad mēs noķeram kaut ko, pirms ir kaut kas slikts noticis. Varbūt tā, lai katram ir skaidrs, kāpēc būtu jāvakcinējās. Tāpēc, ka vīrusi mūs apdzīvo, mums ir imunitāte, mums ir imunās atbildes reakcijas, bet mūsu ķermenis nespēja dot tik spēcīgu atbildes reakciju, lai aizsargātu pret šiem augsta onkorisku vīrusiem. Un vakcinācija tajā brīdī, kad tiek ievadīta pirmā vakcīna, viņi ļoti, ļoti ceļ šo imūnās atbildes slieksni. Mūsu ķermenis, tā ir trauksmes signāls, viņš atpazīst ienaidnieku un nelaiž vairs ienaidnieku ķermenī. Jā, ļoti labi. Un doktora Žodžika ir klāt, un es domāju, ka doktora Žodžikai dosim vārdu. Es ļoti atvainojos, tāds tehniska problēma, bet Dāca noteikti turpiniet. Jā, mēs runājām par to, kādēļ ir jāveic vakcinācija pret dzemdes kakla vēzi izraisošo cilvēku papilomas vīrusu. Un doktora Matula jau minēja dažus apsvērumus, varbūt jūs arī varat kaut ko piebilst šai sakarā. Jā, paldies. Patiešām es pilnībā piekrītu, ka vakcinācija ir ļoti svarīga. Un vēlreiz, vai tad mani var dzirdēt? Jā. Lieliski. Un es patiešām gribu ar drošību apgalvot, ka pietiekošā daudzumā vakcinējot jauniešus, gan puišus, gan meitenes, mēs varam izskaust ne tikai dzemdes kakla vēzi, bet arī citas ļaundabīgas slimības, kuras izraisa cilvēku papilomas vīrusu. Retāk, bet tomēr par iemeslu var būt šis vīrus arī maksts, ārējo dzimumu orgānu, mutes rīklas dobuma, arī anālā apvidus un vīriešiem dzimumu locekļu audzēji. Patiešām šī vakcīna jau ir pietiekoši ilgi tiek izmantota un daudzās valstīs uzsākta lietot jau 2006. gadā. Tā skaitā Latvijā, lai gan valsts vakcinācijas kalendārā meitenēm no 2010. un zēniem no 2022. gada. Tas nozīmē, ka šī vakcīna reāli dzīvē tiek izmantotas gandrīz jau 20 gadus, bet pētījuma norit aktīvi jau no 1999. gada. Tā kā tā pieredze un zināšanas par vakcīnu šajā periodā ir izveidojušies pietiekoši lielas. Un jāsaka, ka jau pirms dažiem gadiem Zviedrijā tika publicēti dati, ka tās meitenes, kuras tika izvakcinētas pret cilvēku papilomas vīrusu, pēc 25 gadiem, tad, kad sāk parādīties dzemdes kakla vēža gadījumi, ar dzemdes kakla vēzi nesaslimst. Salīdzinot ar tām meitenēm, kuras šo vakcīnu nebija saņēmušas. Tātad, ja mēs vakcinēsim puišus meitenes, tad patiešām šo problēmu var novērst. Vēl vairāk Pasaules veselības organizācija ir izvirzījusi ambiciozu mērķi izskaust dzemdes kakla vēzi pasaulē 2030. gadā, tāpēc, ka tā ir ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu problēma. Lai šo mērķi sasniegtu, tad pusaudži vismaz 90% jābūt vakcinēti, 70% sievietes ir jāpārbauda ar tām saucamajām skrīninga testēšanas metodēm, un no tām sievietēm, kam konstatētas pirmsvēža izmaiņas, 90% jābūt ārstētām ar precīzām, pareizām terapijas metodēm. Lūk, tas ir ceļš, uz ko iet, un tas ir veids, kā izskaust šo ļaundabīgo slimību ne tikai pasaulē, bet arī mūsu valstī. Paldies jums par atbildi, un tiešām ambiciozs mērķis, un tāpēc svarīgi par to runāt, svarīgi izglītot sabiedrību. Mūsu valstī vakcīna ir apmaksāta gan zēniem, gan meitenēm līdz 18 gadu vecumam, 17, 18 paliek, tad vairs nē, bet sakiet, kā ir, kāpēc ir svarīgi arī arvien vairāk ārstu tomēr runā arī par pieaugušo vakcinēšanu, kāpēc ir svarīgi vakcinēties arī pieaugušā vecumā?
Pirms sniedzu atbildi, es vēl gribu vēlreiz akcentēt to, ka visbūtiskāk patiešām ir vakcinēt pusauģus, tāpēc, ka šo vīrusu iegūst cilvēka dzimuma kontakta ceļā, un pirms šādas attiecības uzsāktas vakcīnai ir jāsāk darboties. Un vidēji vecums, kad pusauģi uzsāka savu seksuālo aktivitāti, ir 16 gadi, tāpēc ir svarīgi to vakcīnu saņemt krietni iepriekš. Taču pētījumi ir pierādījuši, ka vakcinējot arī cilvēkus, visus, gan sievietes, gan vīriešus līdz 25 gadiem statistiski ticami retāk sastopas ļaundabīgas cilvēku papilomas vīrusu izraisītas slimības. Tomēr arī lielākā vecumā individuāli ir ieguvums, ja šī vakcinācija tiek veikta, jo tā pasargā no jaunas infekcijas ar cilvēku papilomas vīrusu. Jums būtu kas piebilstams, doktor Matula? Jā, es domāju, ka ļoti svarīgi ir tiešām šī te, visi runā par vakcināciju pirms dzimumdzīves sākuma, bet to var darīt arī vēlāk. Un ir pētījumi līdz 50, līdz 45, 50 gadu vecumam, kad vakcīna netika efektīva, bet ir ar imūnām atbildes reakcijām, jo jāatcerās, ka cilvēka intīmā dzīve nebeidzās 25 gadu vecumā. Un bieži vien, ja arī pat vīrusu nav atrasts, tomēr gadiem ejot ir jaunas attiecības un var satikt jaunu vīrusu. Tādēļ es domāju, kad par šo vakcināciju mēs varam runāt un noteikti jāprasa ir savam ārstam, ģimenes ārstam, ginekologam, urologam šo vakcināciju veikt arī daudz lielākā, teiksim, brieduma gados. Paldies par šo komentāru, jo patiesībā vakar, kad es aptaujāju tos savus paziņas, tad vairākiem cilvēkiem bija tiešām nostiprinājies šis viedoklis, ka, ja ir uzsākta dzimuma dzīve, tad šī vakcinācija ir nokavēta. Bet tātad tas neatbilst patiesībai. Ne vakcinācija, ne skrīningu nevar nokavēt. Skrīnings ir jādara regulāri un vakcināciju var veikt. Jā, paldies. Un tad varbūt tāds pilnīgi praktisks jautājums, kā tas notiek, vai ir vairākas devas vakcīnai? Patreiz ir pierādīts, ka ir darbīgas 2 devas un tikai tiem individiem, kuriem ir kaut kas saistīts ar smagām izmaiņām imunitātē, kā piemēram HIV pacientiem rekomendē 3 vakcīnas devas. Un pirmā deva tiek ievadīta, otrā deva ir jāievada pēc 6 mēnešiem, jo pirmā deva rada šo imunitāti, un otrā deva šo imunitāti nodrošina ilglaicīgi. Jana? Un kur ir iespējams meklēt informāciju par šo? Tas ir jājautā ģimenes ārstam, tas ir... Es domāju, ka ļoti daudz profesora Žodžika ir darījusi tieši informācijas ziņā, un es gribu dot vārdu Janai. Protams. Profesor Žodžika. Jā. Paldies! Protams, ka ģimenes ārsts ir tas, pie kā mēs vēršamies pirmām kārtām, gan ne tikai, kad jau ir veselības problēmas sākušās, bet pārunājot, kā nosargāt veselību un kādas ir šīs nepieciešamie profilaktiskie pasākumi. Tātad ģimenes ārsts šos informācijas sniegs, tāpat tās var vērsties arī pie ginekologiem, urologiem, dažādiem specialitātes ārstiem. Bet šeit es gribu akcentēt, ka mēs esam ļoti pateicīgi, ka mūsu valsts iedzīvotājiem tātad līdz 18 gadiem ir valsts apmaksāta vakcinācija. Tomēr es domāju, ka mums ir jādara vēl vairāk un ir zinātniski pamatots un mērķtiecīgi arī vakcināciju veikt līdz 25 gadiem. Un ir valstis, kas ir paplašinājušas šos vakcinācijas vecumu. Un domāju, ka būtu nepieciešams atbalsts valsts arī šīs vecuma grupas sieviešu un vīriešu vakcinācijai. Tāpat ir arī norādes, ka ir mērķtiecīgi un atkārtot infekciju var mazināt, ja sieviete jau ir saņēmusi ārstēšanu
saistībā ar dzemdas kakla pirmsvēža izmaiņām, tad tās likvidējot ar nelielas operācijas palīdzību. Lai nākotnē nenotiktu atkārtota inficēšanās un jaunu izmaiņu rašanās, arī šī ir iedzīvotāju grupa, kam būtu mērķtiecīgi un zinātniski pamatoti veikt vakcināciju, un tas arī būtu vēlams, ja valsts sniegtu atbalstu. Jo vakcīna, diemžēl, ir pietiekoši dārga un ļoti daudz cilvēku to nevar atļauties. Paldies! Mēs noteikti vēl iesim dziļāk tieši vakcinācijas tēmā un arī kurām cilvēku grupām viņi būtu pilnīgi nepieciešama mazliet vēlāk. Varbūt atgriezīsimies pie vakcīnas, kā tādas. Jūs minējāt, ka tā tiek izstrādāta jau kopš 99. gada, un tātad viņi ir jau krietni laiku, no 2010. Viņi jau ir tirgū. Vai mēs varam runāt, ka šī vakcīna ir droša, pārbaudīta, joprojām, mūsu sabiedrībā tomēr ir diezgan rezervēta attieksme pret vakcināciju, tāpēc varbūt ir vērts vēlreiz cilvēkus mierināt un stāstīt. Dr. Žadžika. Nav mans mērķis mierināt. Mums kā profesionāļiem ir jāsniedz informācija, kas balstīta uz datiem un pētījumiem. Un, ja ir pozitīvi efekti, mēs par tiem informējam. Ja ir kādas blakus parādības, arī mūsu pienākums ir iedzīvotājs par to informēt, kā arī ņemt vērā klīniskajā praksē. Domāju, ka Covid laikā gandrīz katrs iedzīvotājs ir iemācījies un uzzinājis, kā tiek pētīta vakcīnu drošība, cik daudz ir nepieciešami pārbaudes un dažādas procedūras, lai pārliecinātos, ka vakcīnu vispār var ieviest praksēm. Tālāk, tad, kad ir dažādas institūcijas atzinušas, ka to var ieviest praksē, turpinās šo vakcinēto cilvēku novērošana jau ilgā, garā periodā. Un šī vakcīna, kā jau es teicu, ir ienākusi praksē tātad pētījumos no 1999. gadā, praksē tātad valsts vakcinācija kalendāros no 2006. gada, gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas dažādas institūcijas, kas reģistrē medikamentus un monitorē to drošību, ir atzinušas, ka šī vakcīna ir droša. Ir blakus parādības, kas raksturīgas kā jebkurai citai vakcīnai. Visbiežāk tās ir apsārtums un sāpes vakcinācijas vietā, tā var būt temperatūras reakcija, tas var būt arī drebuļi, muskuļu sāpes un dažkārt arī ģībonis, jo tā var radīt nepatīkamas sajūtas. Nopietnas blakus parādības, tālajošas, nelabvēlīgas sekas veselības, reproduktīvās veselības jomā nav pierādītas. Galu galā Latvijā vakcīnu lietojam no 2010. gadā un nav nevienas informācijas, nekādas ziņas saņemts, ka būtu kādas neatgriezniskas, nopietnas veselības problēmas vai kaitējums nodarīts. Paldies, paldies. Dr. Matula, vai jūs savā pieredzē, savā praksē esat saskārusies ar sūdzībām pēc vakcinācijas? Nereizi, un mūsu saruna vienmēr, tad, kad griežās jaunas meitenes pirmo reizi, ja māte atved savu meitu, pirmais jautājums, vai jūs esat vakcinējusies? Un tas ir ļoti interesanti arī, ja mātei ir problēmas, ja mātei tiek atklāti vīrusi, ja māte tiek veikts kolposkopijas, tiek izmeklēt dzemdas kakls, viņai uzreiz ieslēdzās tas tikšķis, kad noteikti meitu vajag vakcinēt. Man liekas ļoti svarīgi pagūt līdz dzimuma dzīves sākumam, tādēļ arī ir mums noteikti šī vecuma grupa, 9 gadi, 12 gadi, ja, jo galvenais viens ir tas līdz dzimuma dzīves sākumam, un otrs, tas ir laiks, kad veidojas fantastiskas imūnās atbildes reakcijas. Jo mēs tikko kā runājam par vecuma grupām, ja, līdz vakcinācija bez maksas līdz 18, ja, un tad ir catch-up grupa līdz 25, bet vakcinēt var līdz 50 gadiem. Bet katrā šajā grupā ķermenis reaģē savādāk, un pats galvenais, ka to ilglaicīgo imūno atmiņu, kas mums ir ļoti, ļoti svarīga, lai ķermenis atpazītu vīrusu
tas ir vislabāk šajā tieši 11 gadnieku vecumā. Tās atbildes reakcijas ir fantastiskas un tādēļ arī ļoti būtiski būt vakcinēt. Bet praktiski neviens, kurš ir saņēmis šo vakcīnu, nav sūdzējies, ka bija kādas blakus parādības. Es saprotu, ka tad visefektīgāk vakcinācija ir saņemta tieši līdz dzimumdzīves sākumam, jo tas pasargā no cilvēku papilomas vīrusu. Biežāk sastopamajiem tipiem, jā. Jā, bet ja, piemēram, cilvēka organismā jau šis vīrus ir nokļuvis, Jā, vai bet, vakcinācija var palīdzēt cīnīties ar viens vīrusu? ir tas, bet otrs tas, ka var jau satikt arī citus vīrusus, jo tie niknie vīrusi, kas ir ar augstu onkorisku, tie ir apmēram 30, ja, un līdz ar to vakcīna ir ar pietiekoši plašu darbības spektru, un vakcinācija pasargā no jaunas infekcijas. Saprotams, arī veids šo te imūnās atbildes reakcijas. Tātad, ja cilvēks jau ir inficējies ar cilvēku papilomas vīrusu, Var vakcinēties. Var vakcinēties. Un es domāju, ka ļoti bieži šī saruna vakcinēties vai nevakcinēties ir ar mūsu kolposkopijas speciālistiem tie, kas tiešām izmeklē, pēta dzemdes kaklu, ņem šūnas, ņem paraugus, biopsijas, izlemj, ko darīt tālāk, īpaši pēc ārstēšanas, kas ir saistīts ar pirmsvēžu saslimšanām. Mēs iesakām vakcināciju. Paldies. Man liekas ļoti būtiski vēlreiz kaut kā uzsvērt to, ka dzemdes kakla vēzis ir ļoti viens no retajiem vēžiem, kur ir iespējams diagnosticēt vēl pirms vēža stadijā un ir iespējams sevi pasargāt, jo domājot par to, ka patiešām Latvijā tik daudz sievietes joprojām mirst no dzemdes kakla vēža, tad tās jau nav kaut kādi marķierīši, tās ir reāls sievietes, tās ir mammas, tās ir meitas, tās ir vecmāmiņas, un tas nozīmē, ka viņas ir ļoti vēl griezušās pēc palīdzības, jo arī skrīnings palīdz jau noteikti ātrāk, ja ir kaut kādas izmaiņas rodas organismā un ir sarkanie karodziņi, kas ir ilgstoši tātad ignorēti. Un tas ir tāds emocionālais aspekts, kā jūs runājat ar savām pacientēm, varbūt par šo. Man liekas, kad ir jāsaprot, ka ja jūs saņemat skrīningu vēstuli, bet ja jūs arī to nesaņemat, jūs noteikti esat kaut kur saņēmuši. Tas nozīmē, ka ginekologs, kurš ir saistībā ar Nacionālo veselības dienestu vai ģimenes ārsts, jums izsniegs šo vēstuli. Un man liekas, ir jāsaprot, ka tik šis unikālais skrīninga izmeklējums, cilvēku papilomas vīrusu noteikšana, kad mēs varam atrast kaut ko pirms nekas slikts nav noticis, ir jāizmanto tā iespēja. Valsts apmaksā praktiski gandrīz līdz 70 gadiem, un vēstules nāk. Ja nav neviena vīrusa, tad nākošā vēstule būs pēc 5 gadiem, bet ir jāizmanto šī iespēja, un man liekas, ka tas trakākais ir tas, ka mēs neliekamies nezinis, un īpaši tad, ja nav intīma attiecība, un es domāju, gadiem ejot arī tāda situācija var būt, ko tad es iešu pie ginekologa? Man nav sūdzības, vēstules neesmu saņēmusi, pass darbojas, kā tas darbojās, ja? Un ko tad es iešu, un paiet 10 gadi, un tad ir kaut kas tāds, kas jau vairs nav labojams. Ja? Jo vīrus ir viltīgs, viņš var sēdēt organismā. Viņš ir organismā. ļoti viltīgs, jo vīrus jau nedod savus simptomus. Viņš neziņo, ka viņš ir. Vīrusam nav asiņošana, nav sāpes, nav temperatūras reakcijas. Vīrus vienkārši ļoti viltīgi, kā visi vīrusi, man liekas. Mēs to esam piedzīvojuši arī Covid epidēmijas laikā. Vīrus ir ļoti gudri un viltīgi. Viņš sēž līdz tam brīdim, kad sāk mainīt šūnu, un tādēļ arī ir šis noteiktais laika intervāls, kurā ir jāpārbaudās. Un var arī domāt no tāda aspekta, labi, man šobrīd nav attiecības, nedzīvoju dzimumu dzīvi, bet ar vakcināciju man ir iespējams varbūt pasargāt savu nākotnes partneri. Ne tikai sevi, bet arī savu nākotnes partneri. Ja patreiz nekā nav, tas nenozīmē, ka gadus 15 atpakaļ jūs neesat sastapušies ar vīrusu. Tādēļ, es domāju, uz pēļiem nevar gulēt. Dr. Žoģika, vai jums ir kas piebilstams?
Jā, pilnībā piekrītu, un šeit pavisam gribu akcentēt tiešām to sieviešu grupu, kas ir vecāks par 50 gadiem, kas patiešām domā, ka ja vairs bērnus neplāno, ja menstruācijas ir beigušās, tad kopumā pie ginekologa vairs doties nav nepieciešams. Tā nebūtu nav. Ir jāveic šīs profilaktiskās pārbaudes, gan dzemdes kakla skrīnings, gan arī krūtsvēža skrīnings, mamogrāfija. Un, ja nav sūdzības, viss ir kārtībā, un ja šī izmeklējumi ir bez izmaiņām, var dzīvot mierīgi un droši. Taču šī minimālā programma tā ir jāizpilda, tāpēc es vienmēr aicinu meitas paprasīt mamām, kad viņas ir bijušas pie ginekologa vai veikušas šos izmeklējumus. Tāpat arī vīris painteresēties, kā jūtas viņas sievas, vai viņas nav aizmirsušas, rūpējoties par bērniem, par ģimeni, par vecākiem, par savu veselību. Vienam par otru parūpēties un painteresēties, kā tad ir veicās veselības profilakses jomā. Paldies! Mēs varētu arī pieskarties nedaudz tam finansiālajam aspektam, jo vakcīna līdz 18 gadiem ir valsts apmaksāta, bet kā jau jūs minējāt sarunas laikā, ka ir vēlams arī vakcinēties pēc 18 gadu vecuma, varbūt jūs varat pastāstīt, kas ir, jo izskanēt, ka tas ir gana dārgi, ko tas nozīmē, tas gana dārgi, un vai ir iespēja, vai apdrošināšana šo sēdz varbūt Dr. Žodžika? Jā, dažādās vietās cenas var nedaudz atšķirties. Cik man zināms, tas varētu būt kaut kur no 160 līdz 180 eiro viena injekcija, un ir apdrošināšanas kompānijas, kas vismaz daļu no šiem izdevumiem sadz. Un tad ir pēc 6 mēnešiem, kā jūs minējāt, ir atkārt. Jā. Un ir iespēja iesniegt arī vidu tajā, kaut kas tiek atmaksāts. Protams, tā ir vakcinācija, un es esmu spicē, es skatos uz veikalu Michaels Kors, un es neesmu pārliecināta, vai kurpes, kuras jūs novalkājat vienā sezonā, tās maksās tik lēti kā 180 eiro. Bet aizdomājieties par to, ka tas ir dzīvības, veselības apdrošināšanas vērta vakcinācija, un tā būs uz visu nākošo mūžu. Tā kā varbūt vienu kurpi pāri atliksim un tomēr vakcinēsimies pret cilvēku papilomas vīrusu. Jā, tas ir interesanti, ka kaut kā sievietes... Prioritātes. Tieši tā, tās ir prioritātes, ko mēs izvirzām par savu prioritāti, bet tā jau laikam strādā. Tas kaut kādi psihiskā aizsarga mehānismi, ka liekas, kamēr nekas nav noticis, tikmēr ar mani tas nenotiks. Tas uz mani neatiecās. Tas uz mani neatiecās. Vai ir vēl kaut kas būtisks, svarīgs zem šī tēmas, kā sevi pasargāt no dzemdas Nevajag baidīties kakla no vakcinācijas. Es gribētu teikt, ka cilvēkiem ir izgudrot šajā laikā, kad ir pietiekoši sarežģīts, emocionāli sarežģīts laiks, cilvēki saklausa bubuļus, dažādus mītus par vakcināciju, par medikamentiem, par iespējamām ārstēšanām arī, kur meklē dažādas alternatīvas ceļus. Un es domāju, ka te ir ļoti, ļoti skaidri un gaiši nolikts ceļš, pa kuru iet, lai sevi pasargātu. Un, kā mana mamma teica, kad Dievs sargā tos, kas paši sev sargā. Tādēļ jautājiet ārstiem, jautājiet ginekologam, ģimenes ārstam. Vakcinācija ir pieejama, reāli nepieciešama ar minimālām blaknēm, un tas tomēr ir ilgtermiņa drošības garants nākotnē. Profesor Žodžika, jums būtu kas piebilstams? Jā, patiesi tas ir ieguldījums veselībā, un nekas tik veiksmīgi neatmaksājas kā ieguldījumi profilaksē. Tā ir vakcinācija, tas ir veselīgs dzīvesveids, fiziskās aktivitātes, veselīgs uzturs, un tas ir tas, kas noteikti atmaksāsies kā kvalitatīvāk un ilgāk nodzīvoti gadi.
Jā, vakar arī sarunā izskanēja, ka šī statistika uzlabojās gan sievietes, kas veic skrīningu, gan arī aktivitāte vakcinēties. Tomēr joprojām tā nav pietiekama, tie 40%. Un tad liekas, ka negribas jau tos cilvēkus biedēt un stāstīt kaut kādus briesmu stāstus, bet citreiz ir sajūta, ka tā pozitīvā motivēšana ar to, ka izvēlēsimies prioritāte būs veselība vai vēl, ka tas īsti tā tad nestrādā. Kā sarunāties ar sievietēm, lai viņas sadzirdētu? Es domāju, viens aspekts ir tas, ka tomēr ļoti, ļoti daudzi sadzird. Un tas ir pateicoties profesorai Žodžikai, doktorai Čolkinai un darba grupai, kas ir iesaistījusies un gan ar SPKC, gan ar Veselības ministriju, gan ar Nacionālo veselības dienestu ir darījuši ārkārtīgi lielu darbu, lai dabūtu šo te skrīningu, kas ir īstenībā 21. gadsimta skrīnings. Ja, cilvēku papilomas vīrusu kā pamatlīnija, no kuras sākt vai uzbrukumu, jeb novērojums. Ja? Un man liekas, ka arī ir ļoti, ļoti svarīgi tas, ka cilvēki sadzird. Tad, kad mums sākās vakcinācija, un mēs sākām par to runāt, un tas jau bija kaut kur 2010. gadā, Ievas žurnālā bija tāda traģiska publikācija, kur 3 bērnu mamma izkratīja savu sirdi, un viņai bija 38 gadi, viņai bija dzemdas kakla vēzis, tas bija neārstējams, un tas stāsts bija patiešām, viņa bija atļāvusi publicēt pēc nāves. Man liekas, nevajag baidīt cilvēkus, bet ja mēs zinām to, ka mēs varam sevi pasargāt, lai nebūtu šādu stāstu, lai neaiziet 3 bērnu mammas, lai jaunām meitenēm netiktu nozīmēta radikāla ārstēšana. Man liekas, tas ir jādara, jo mēs to varam. Mēs to varam visi kopā, ja tikai jūs sadzirdiet. Paldies! Un es gribētu mudināt tos, kas skatās šo tiešraidi, patiešām dalīties ar šo informāciju un stāstīt saviem tuviniekiem, varbūt pajautāt savai mammai, patiešām, kā profesora Žodžika minēja, kad viņa pēdējo reizi bija pie ginekologa vai viņa ir veikusi skrīningu, padomāt arī pašam. Es vakar arī padomāju, kad man bija skrīnings. Un tiešām kaut kā turēt rūpi arī par tiem līdzcilvēkiem. Zipo. Aizgāja. Klausītājs aizgāja. Profesor Žodžika, vai jums varbūt vēl ir kas sakāms? Jā, dzemdas kakla vēzis var skart jebkuru sievieti. Arī visveselīgāko un ar vispareizāko dzīvesveidu. Tāpēc šīs profilaktiskie pasākumi, gan vakcinācija, gan arī skrīnings ir jāveic katrai sievietei. Jo dzemdas kakla vēzi var apsteigt. Un var nenotikt šie traģiskie gadījumi, kad aiziet bojā jaunās māmiņas, daudzbērnu māmiņas un arī sievietes lielākā vecumā, kas varēja veiksmīgi un laimīgi turpināt savu dzīvi vēl daudz gadus. Paldies, profesora Žodžika, paldies, doktora Matule. Mēs turpinām, mēs apspriedām tātad tēmu par to, kā sevi pasargāt no dzemdas kakla vēža, un klausoties doktoru teiktajā, gribas teikt, ka patiešām šai gadījumā viss ir mūsu rokās, jo ir iedoti patiešām efektīvi instrumenti, kā mēs varam sevi pasargāt. Tas ir dzemdas kakla skrīnings. Un tā ir vakcinācija. Un vakcinācija pasargā pret šo cilvēku papilomas vīrusu, kas nešķiro nevienu, kā jau mēs vakar par to runājām, un šodien mēs par to pārliecinamies atkal un atkal.